Nu, rozetīte ielikās normāli, tur viss kārtībā. Tagad zīmēju, kur varētu atrasties gulta un kur varētu atrasties naktsgaldiņi. Man ir plāns tāds, ka es tos naktsgaldiņus gribu tā kāds iebūvētos, paceltus virs zemes, lai apakšā arī tukšums, lai izstāst tā modernāk, plašāk, man liekas, būs baigi forši. Ja es reiķināju no gultas, te man iezīmēta gulta ir 1,60 m, jo man šobrīd ir pieejama viena gulta, kas ir 1,60 m, bet pārsvarā gultas ir līdz 1,70 m, jo 1,60 m ir guļamais matracs, plus vēl ir rāmis katrā pusē, tā kā es atstāju 5 cm spraugu plus mīnus, un arī nav labi, ja gulta ir pilnīgi klāt pie skapīša. Ar šito sienu situācija sekojoša, tad jārekomendē aiziet pilnā loksne. Te es likšu loksni līdz tejienei, izgriezīšu durvis, lai savienojuma vieta loksnēm nav tur, kur tieši durvīm ies aile, lai kad citās gadījumā uz priekšdienām nākotnē, lai tur kaut kāda plaisas vieta nevarētu rasties. Bet te man ir situācija tāda, te man būs dubultais slēdzis apgaismojumam, un šitas te profils bišķi traucē, un es izdomāju, man jau viņu nevajag pēc 40 cm kā te, es viņu ielikšu pa vidiņu starp šitiem diviem profiliem, jo te nāks vesela loksne. Tā, nu izstāsta šādi, un tagad šī pusītē es ar multitūlu iezāģēšu augšā, tad ar nazīti atlocīšu un izgriezīšu, un būs smuki, kārtīgi. Un sanāca tas šādi. Smuki tieši līdz ar maliņu, visi čikniekā. Te viss uzlikās smuki. Tagad, ko es daru, es esmu uzzīmējis, kur varētu atrasties televizoru plauktiņš, kur varētu būt televizoru tais. Te šī pusītē vēl domāju tādu skapīt, ar sienas taisīt. Jā, kāpēc es to izzīmēju? Man tagad vajag saprast, kur es velku rozetes. Man vajag televizoram augšā rozetes, man vajag kaut kādas 4 rozetes tajā televizoru konsolē iekšā, lai es zinu, kur es varu sākt lēnām vadus vilkt. Kamēr te sēžu, skatos, ko te darīt, skatos uz griestiem, un es nevaru saprast, ko man ar viņiem darīt. It kā tas apmetums diezgan normāli turās, kur es biju mēģinājis ņemt nost, nenormālākais čakars. Tajā istabā es toši atstāšu, jo tur griesti ir ideāli gaiši. Te bija mazliet dūmojis, viņi visi pirmām kārtām ir melni un, jā, nezinu, ņemt nost vai arī viņus vienkārši notīrīt vai fig viņi zina. Nu labi, vakardien pabeidzu ar šito sienu, viss smuki. Šodien plānoju sākt kaut kādās vietās, kur man nebūs vadi, jau aizpildīt ar vati. Līdz tejienai, ja jūs varētu uzlikt reģipsi, skatīties jau sāk kaut kādus vadus likt. Un tagad pirmais, ko es daru, man ir plāns, kad es gar šito sienu visā gribēšu gar griestiem LED līniju, bet ar tām LED līnijām ir tā, ka viņām ir tas bloks LEDam, kas pārveidot elektrību, vai tas viss tas kroču smadzenes. Es viņu negribu ietaisīt virs griestiem, lai pēc tam, ja kaut kas notiek, nav jāroja griesti ārā. Man te, kur būs skapis istabā, es uztaisīšu augšā, kur iznāk vads, un kastīte man stāvēs šī istabā virs skapja. Un tad kur es taisu diviem vadiem, šitādas gofriņas, pielīmēju to šitādu vadu stiprinājumu, pievelku ar savilcēju gofriņu, un pēc tam nākotnē, kad liks to ledu, varēs izvilkt te vadu. Tā, vata smuki liekās savās vietās, un te tāda lieta, par cik es profils liku ik pa 40 cm, nevis ik pa 60, vata ir 61 cm platumā. Tad man sanāk griež 40, un tad divi atgriezumi tagad sajiet vienā līnijā. Esmu piegriezis pirmo elektrības vadu, kas nāks no skāpja uz istabu. Paņēmu 9 metri, ņēmu visu ar tādu riktīgāko rezervi, lai nav tā, ka beigās tur pīsu elektriķiem arī patīk, ka tie vadi tur mazliet metru izkarājās, lai var smuki visu savilkt, arī jārēķinu kaut kādi 20 cm vadu uz āru, lai viņš ar rezervīti viss ir. Tagad plāns tāds. Kad nopirku šitos te paciņu, kas ir ar līmējumiem, pie profila tur labi pielīmējās, bet es te plānoju viņus tādā strēmelītē līmēt uz reģipša. Nezinu, vai sanāks. Šitā paka maksāja 13 eiro. Šitie pielīmējās, iztījās normāli. Es iepriekšējā objektā, kas ir Hruščovkā tajā, es biju pircis depo, kas maksā 7 eiro šitādi arī ar apusējo līmēntu. Viņi kaut kā baigi švaki turējās.
Šitie pagaidām sev labāk parāda, bet no arī viņi dārgāk. Tā kā jā, man plāns ir, man baigi kā piestiprināt vadus nav. Tā kā man ir doma ievilkt gofrā vadu, šito un ar savilcējiem pievilkt. Nu, skatīsimies, vai turās vai neturās pie reģipša šitas. Nezinu, pagaidām izstāst, ka viņš varētu turēties. Mēs parādīsim tuplānā, kā viņi izstās. Un šī tāda te pielīmējās ir tā normāli. Nekustās pat. Nu, davai mēģināsim tad uzstilēt pirmo gofriņu. Nu, ot, sanāca šitā. Patiesībā ļoti labi sanāca. Nebija cerējis. Biju cerējis, ka sanāks, bet nebija domājis, ka sanāks tik labi. Tā forši, viņa smuki turās. Nu, šitam labs tas apusējies. Viņš tā kā pielīmējās, jo viņš tur ir. Šī pusē man iznāk šādi ārā. Pagaidām es to vadu vienkārši satīšu, atstāšu, lai karājās, jo es vēl domāju, te tos griestus tomēr bišķītiņās, nezinu, kroči jā, pagaidām vadu atstāšu, lai karājās. Nu, pirmie gaismas vādi savilkti un sanāca pat labāk nekā bija domājis. Ļoti esmu priecīgs par šitiem, par visu to, kā izdomāju. Te viss baigi forši. Te smuki iet uz augšu. Tur uztaisa tādu līkumiņu. Nu, un tad attiecīgi viens aiziet uz istabas apgaismojumu, kas būs un otra būs LED līnijai. Viņš ies tur stūrīti arī, lai var ielikt to kastīti. Tālūk, tā kā vēl viens posms izdarīts. Tagad varēs šūt teciet, vati bāzt. Moška šodien jau kaut kādu reģips sākšu likt, vai arī tad te vādus sākšu vilkt, kas būs tai sienai lielajai istabai, kur ir televizoram rozete, konsolē rozete. Svarīgi nekad neaizmirst uzrakstīt, kas tas ir, kur vadi aiziet. Savādāk aizmirsīs, aiztaisīs ciet, un tad hops, kas tas pa vadu. Tā kā jā, vienmēr atceramies sarakstīt visu kārtīgi. Tā, nu reku man situācija bija pielicis šito te pielīmējumu, kad vilkšu šitā, bet man šitā ir ērtāk. Znači, tagad man viņu nevajag, es pamēģināšu viņu noraut nost, tīri testiņam, kā viņš, cik labi viņš turās. Pastīsimies, pamēģināsim sākt no plaķinītēm. Nonāca, bet nu, es diezgan spēcīgi parādu, principā viss plasmas viņš šitas saplīs. Tagad turās baigi ok. Labi. Ko es te daru? Velku. Tagad rozetes tajā pusē te būs televizoram, pienākošais, 2 rozetītes un aiziet tālāk uz nākamo rozeti, un tur ir 4 rožēšu kārbiņi būs. Tā, un tagad es izvilku rekur gofru nākotnē internetu vadam optiskajam. Izdarīju tā, ka šitos te, rekur to kaparu, šito te aptinu apkārt viņam, lai viņš nekur nepazūd, lai viņš te ir. Un otrā pusē es arī atstāju, lai tur karājās tā stieplīte. Nu, un pēc tam, ka vilks internetu ar griestiem, pirms griestu taisīs, tad viņš ielaidīs iekšā, piesēsies pie šitā, izvilks cauri, un vajadzētu būt, ka iznāk smuki apakšā te pie rozetītes. Tagad sēžu ilgi domāju, nevar saprast. Vajag man tur šajā istabā apakšā rozeti vai nevajag? Nu labi, laikam ievilkšu. Nezinu, lai ir. Laikam jau rozetes nekad nav par daudz. Lai vismaz ir tajā sienā, jo gadījumā kādreiz kaut ko izdomās, ka gribās šinī sienā, tad būs šitās istabas elektrība arī tajā sienā, un to var kaut kur pazāģēt ārā, kaut kur izvilkt kaut ko, ja vajag, nezinu, priekš kam, bet nu, jā, nu labi, davai, izvilksim. Tagad lieku papildus stiprinājumus televizoru plauktiņam, te es ieliku 1,80 m tādu, un vēl 2 vietās ieliku, priekšā sanāks 3 vietās. Būs te un tur. Būs aizmugurē koka brusiņas, pie kā arī papildus spēkam var piestiprināties. Lai gan skatījos tie speciālie reģipša dībeļi, uz šito zilo reģipsi viens dībels var noturēt 140 kg. Nu, te tas skapīts būs pasmaks, jo es plānoju, kad gribētu īstā ozola 4-5 cm virsmu, nu, kas ir diezgan pasmaga, bet nu, papildus drošībai tad ieskrūvēju 3 brusiņas vēl.